Nu ko, ir pagājis diezgan ilgs laiks, kopš es tiku pie savas pirmās atombumbas, pie savu pirmā kodola ieroču datorspēlē War Thunder. Un tagad tas ir noticis otru reizi. Jā, pusotrs gads pagāja. Pirmā un vienīgā reize līdz šim bija 24. janvārī pagājušajā. Bet šoreiz tas ir atkal noticis. Man atkal ir izdevies. Un, protams, ir prieks. Prieks, ka tas ir sanācis. Šoreiz atkal ar Tiger tanku, bet ar citu tanku. Lūk, es šauju tagad jau pa pirmo pretinieku, par TG-44, un cīnos vēl ar tādu EBR riteņtanku. Katrā ziņā ceļš uz turieni bija samērā neplānots. Šis mačs bija tāds izteikts rīta agruma, rīta noguruma mačs. Tā agri no rīta es publicēju video, un tad izlēmu mazliet uzspēlēt War Thunder, pirms ķeršos klāt pie dienas gaitām. Es paskatījos, kā kopš pēdējā mača dienā vidēji es esmu spēlējis 4,4 realistisko tanku kauju mačus. Es reizēm arī spēlēju simulātoru, reizēm spēlēju arī arcade, bet, pārsvarā es dodu priekšroku realismu spēlēm. Labi, tur nav tikai tanki iekšā realistiskajās kaujās, tur ir arī aviācijas kaujas un kuģu kaujas, bet, tanki ir tas pārsvarā ejošākais. Un tikai tanku kaujās ir iespējams sasniegt tādu unikālu veikumu, kā to kodolu ieroci. Un reāli tas nebija plānots, ka man izdosies to sasniegt ar Tiger tanku, ar karaļa Tiger šajā reizē, bet gan vienkārši tas kaut kā pats no sevis sanāca. Netur es centos, netur es piepūlējos, vienkārši pats no sevis iegriezās. Un reizēm tā dzīvē arī ir no manas pieredzes skatoties, ka tādi lieli sasniegumi neienāk tavā dzīvē, vai tādas lielas pozitīvas izmaiņas neienāk tavā dzīvē, kad tu esi viņas baigi plānojis un esi uz viņām baigi tiecies, bet gan, kad tu ilgstoši pūlies un ņemies kādā virzienā, pieliec pūliņus un kādā reizē tie pūliņi vainagojas ar panākumiem. Šeit, protams, jāsaka pavisam godīgi, ka cilvēks, kurš to spēli regulāri nespēlē un kuram tur ir minimālas prasmes, ka viņš nekādi nevarēs sasniegt šādu veikumu. Līdz pirmajam atombumbas sasniegumam man vajadzēja spēlēt aptuveni 16,700 maču, pirms man tas vispār izdevās. Pirms tam mana spēja bija vienkārši pamāsu. Labi, pašā sākumā, kad sāku spēlēt tādu atombumbu, kā tādu vēl nebija ieviesta spēlē, bet, sākumā man arī tā spēja nebija tādā līmenī, un tur vajag arī augstāka līmeņa tankus. Ja mēs paskatāmies uz Thunder skill statistiku, tad nākas secināt, ka, tas veikums ir mazliet krities, kopš pagājušās reizes, bet tas ir saistīts ar to, ka es tagad spēlēju augstākos kaujas reitingus, vienkārši ir augstāku reitingu tanki, un augstākajos reitingos ir arī talantīgāki spēlētāji, pieredzējušāki spēlētāji, un viņi tad arī labāk zina, kā ko darīt, un, tāpēc nedaudz mans veikums ir krities. Mani pārsteidz, ka tieši atkal karaļa Tigers, Tigers, pirmajā reizē bija parastais Tigers, tagad ir karaļa Tigers, bija tas braucamais, kurš man deva to lielo sasniegumu. Jo es spēlēju arī daudz ar dažādām citām valstīm. Un arī daudzām citām valstīm ir labas braucamās iekārtas, labi tanki, arī efektīva tehnika. Bet šeit arī sagāja tādi vairāki faktori kopā. Pirmkārt, mačs bija ļoti balansēts. Ilgu laiku izskatījās pat, ka mūsu komanda zaudē. Nav iespējams tikt pie tā kodola ieroča, ja viena
puse šausmīgi dominē, ja viena puse uzvar. Nu, lūk, reko, es pirmo tanku tagad pazaudēju, bet, nu, jā, es ar viņu diezgan ražani iekrāju dažādus nogalināšanas punktus, un, nu, man iet tā visa lieta uz priekšu. Tad ar vienu braucamo novākt 7 pretinieku braucamos, tas ir jau, nu, tāds cik būtisks profesionalitātes un spējas līmenis. Bet man arī jāatzīst, ka es esmu redzējis, ka ir citi spēlētāji, kuriem šāds sasniegums notiek biežāk, kuri varbūt tiek pie kodola ieroča reizi mēnesī, reizi pa 2 mēnešiem. Ir tādi profesionāli vārtandaru spēlētāji, kuri taisa bezmaz vai katru dienu vārtandaru sižetus, un viņi tiešām savos sižetos tā ļoti izceļ to, ka, nu, viņi katru dienu spēlē un daudz spēlē, un pat viņi, ja viņi ir talantīgi spēlētāji, netiek visu laiku pie tā. Protams, jo vairāk mačus tu spēlēsi, jo vairāk tev arī izdosies tikt pie tiem kodolieročiem. Ja dienā es spēlētu 25 vai 30 mačus, tas statistika izskatītos savādāk, bet, nu, man ir arī citi darbi un citas nodarbes, un man vienkārši nav laika ar to tik daudz ņemties, un arī nav vēlme tik daudz spēlēt. Kaut kā cik var uzspēlēt jau, bet pārmērīgi to visu forsēt es arī nevēlos. Nu, tāds ir tas mans redzējums. Bet nē, nu, spēle ir interesanta, garlaicīgi nepaliek, ir dažādība, bet, nu, pārāk bieži es viņu nespēlēju. Tad man patīk Project Zomboid, tad man patīk Euro Truck Simulator 2, tad man patīk Hearts of Iron 4. Jā, nu, tur ir buķete ar dažādām spēlēm, tad tagad es vēl visas nemaz neesmu uzskaitījis. Tā kā, nu, ir dažādība, bet šeit tāds faktors, kas tev vienmēr aicina to spēli neatstāt novārtā, ir tas, kad katru dienu dabū tādus kā bonusa punktus, un ka, nu, tas paņem diezgan ilgi, kamēr var tikt pie augsta līmeņa tankiem, pie augsta līmeņa lidmašīnām un tā tālāk. Bet viņiem nevar tikt uzreiz. Es pat esmu sadzirdējis kritiku internetā, ka cilvēki ir neapmierināti konkrēti ar jaunajām braukšanas spēlēm, kur, nu, sanāk to spēli paspēlēt kādas 5 minūtes vai 10 minūtes, un jau tev tiek piešķirtas vienas no dārgākajākām un ekskluzīvākajākām mašīnām, kādas pasaulē vien ir. Kaut kā tur Lamborghini un Ferrari no dārgā gala. Es pazīstu to visu no citas puses. Es pazīstu to no tās puses, ka, piemēram, Need for Speed Most Wanted sākumā bija diezgan ilgi jācīnās ar tādām samērā švakām mašīnām. Un bija ilgi jāspēlē, ilgi jāiegulda pūles un prasmes, kamēr varēja tikt pie labākām mašīnām. Protams, tu spēlējot arī braukšanas prasmes auga, un tad arī tiekot pie tās labākās mašīnas, spēlētājs varēja viņu arī efektīvi izbaudīt un izmantot un novērtēt. Tādā ziņā, skatoties arī uz politisko veikumu, man ir jāsaka, ka, nu, es neesmu bēdīgs vai nobežījies par to, ka man politikā tagad vēl nav izdevies tāds lielais izrāviens. Jo līdzīgi kā spēlēs, vienkārši vajag ieguldīt laiku, pūles un centienus, līdz kaut kur var tikt. Un tieši pēdējo gadu laikā tā sižetu veidošana ir palikusi mazliet novārtā. Tas mērķis, ko es pats gribēju sasniegt, bet tā arī praktiski ļoti reti tikai sasniedz, bija tāds, ka es katru dienu kādu sižetu veidoju. Un tādu režīmu uzturēt kādu nedēļu, 2 ir pat diezgan iespējams, bet tad kaut kad nāk tāds saguruma brīdis. Bet, nu, ja, tas ir, man liekas, varbūt arī tā kā kaut kādā skriešanā. Skriešanā arī vajag trenēties. Nu, lūk, šeit tagadās tas pagrieziena punkts spēlē ir tāds, ka
tas tanks, tas BTR-D, kaut kāds tur, pretgaisa Krievu tanks, mani nero, un es neesmu fokusējies. Un mēģinu ar viņu cīnīties, viņš mani nero, tad es esmu novērsies, mazliet viņus redzu, man pietiek punkti tai lidmašīnai, lai lidotu ar kodoli ieroci. Un, es lidoju. Es viņu paņemu. Tas bija tā vispār negaidīgi. Citreiz ir jau diezgan daudz ienaidnieku transporta līdzekļi noņemti no trases, un sākas jau tāda nervozēšana jau, ka, varbūt dabūs to kodoli ieroci, ka vajag saraut, ka vajag tagad censties. Šoreiz te galīgi tas tā nebija. Es biju domās kaut kur citur iegrimis, un nebiju pievērst tādu lielu uzmanību, un tāpēc es to BTR tur beigās arī tā nevarēju notriekt, bet cik es viņu nevarēju sašaut, es sāku tur mazliet viņu vairāk labi pa kreisi skatīties un pamanīju to ikonu, ka man ir iespējams paņemt to kodoli ieroču bumbvedēju. Tas bija kaut kas tāds īpašs, kaut kas tāds skaists. Protams, man ir jāatzīst, ka, šoreiz tas lidojums uz lauku nebija tik vienkārši kā parasti, jo man uzbruka gan lidmašīna, gan man šāva pretī visādi pretgaisa sistēmas, un, beigās tā lidmašīna vienkārši aizgāja postā, bet, pašā pēdējā brīdī, kad man jau likās, ka, šoreiz to bumbu nenometīšu, kad tā lidmašīna jau lidoja lejā, man tomēr izdevās, krītot lejā, vēl izmest to bumbu ārā un tikt pie tā sasnieguma. Es esmu katrā ziņā priecīgs par paveikto, ka man kaut kas tāds ir izdevies. Ceļš uz to nebija viegls, pilnīgi atzīstu, ka citi spēlētāji talantīgāk, viņiem tas daudz biežāk sanāk, bet hei, man tas arī sanāca otro reizi, es esmu priecīgs. Paldies, ka skatījāties!